iznāca uz maiņu un izrāva RFS komandai 1-0 uzvaru. Tajā spēlē RFS milzīgs pārsvars. Teicami viesu vārtos darbojās Čevers, bet šeit Kapustins nespēja izglābt. Un kurš tad gūst vārtus? Tas ir tas pats puika, par kuru stāstu. Japānis Nagasava 8. minūtē panāk 1-0. Nagasava pirms gadu. Savaļnieks centrē, tālais... Ellijs! Ne Preslīs, bet Stuglīs gūst vārtus 20. minūtē. Tieši nu pat viņš intervijā PPK atbildēja uz jautājumu, kuri vārti vislabāk atmiņā palikuši. Mēs redzam laukumā arī pašlaik. Par to pēc brīža, jo 4-3 izgājiens RFS Emersons. Piespēle Koadio, teicama piespēle Koadio, pārliecinošs raidījums vārtos 38. minūtē 3-0. Tiesaša Tukuma laukuma spēlētāji arī dzen pie galvenā tiesaša. Pretenzijas droši par to brīdi, kad atņēma bumbu RFS. Pazodē bumbu savā pusē Tukumnieki. Emersons uzreiz tempā, Ismēls ar spēku un nesapratu. Arī tur tiesaša asistents pakļūt. Šeit savukārt Mohameds Konē ātrumu nodemonstrē. Mārtiņš Čigurs izraujas 1-1 un ir gūtie vārti Mārtiņam Čiguram. Krusteniskās saites, 2 ilgtermiņa savainojumi, sarežģīts atgriešanās posms, arī laiciņš bez darba principā. Tad līgums ar RFS. RFS pacietīgi sagaidīja viņa atveseļošanos. Pakāpeniskā atgriešanās laukumā uz 1-5 minūtītēm, 10 minūtītēm. Sevišķi uz mākslīgiem laukumiem. Un šodien arī Mārtiņš parādīja vēl būt vārtus.